cilvēkam šī brīdī ir kaut kādi 50 gadi, viņš ļoti spilgti atcerās, teiksim, tos 70. gadus, jā. Vai viņš ļoti spilgti atcerās 80. vai 90. vai 2000. vai 2010. gadu. Līdz ar ko mēs nonācām pie tā, ka šis klips ir universāls un viņš uzrunā praktiski jebkuru mērķa grupu, vecuma grupu. Tieši to mēs arī gribam ar Pola produktu atrādīt cilvēkiem. Varbūt, ka viens no piesātinātākajiem klipiem ar dekorācijām tieši. Visam šodien, kas ir šeit uzbūvēts, es taisīju jau konkrētu maketu visu. Var iet cauri, meklēt tieši to stilistiku, kas atbilst tieši katram laikam. 70., 80., 90. un tas ir tas pats interesantākais, kā piemeklēt dažādas lietas, kas konkrēti atbilst šim laikam. Mēs esam paņēmuši tādu ieparikti, tur aizmugurē var redzēt teleskopisko krānu. Pārsvarā teleskopiskais krāns tiek izmantots, lai filmētu kādus īpašus tādus kameras gājienus, tur pacelšanos, nolaišanos. Šajā gadījumā mēs viņu principā tīri izmantojam no praktiskā viedokļa, lai mēs maksimāli varētu nofilmēt lielu daudzumu kadru ierobežotā laika periodā. Mums nevajag pārlikt sliedes, nevajag pārlikt statīvus, mēs varam ar to krānu palīdzību nofilmēt krietnī vairāk materiāla īsākā laika periodā. Katrā no kadrējumiem atrādam vienu no laika posmiem un mēģinam radīt autentisku sajūtu. Darbs solījās būt grūts, bet ļoti interesants. Atšķīrās viņš no daudziem projektiem ar to, ka ir ļoti daudz personāžu. Un tās nav mūsdienas, kur ir daudz vieglāk sameklēt veikalos drēbes. Daudz laika pavadījām skatoties diapozitīvus, meklējot 70. gadu, 80. gadu, 90. gadu grimu, drēbes, kur ļoti smalki mēs izgājām cauri detaļām. Sakadrējām tās drēbes, lai dabūtu arī toņu gammas kopā un ļoti daudz izgājām uz šiem tieši tās autentisko sīkumiņu, šinjonu, brilles, zandalītes, ja, tādu meklēšanu. Tā laika moda nāk, tā laika stiliņš un tā iznešanās, tā priekšā stādīšanās un katra tā zīmēšanās un tas katra šī te perioda jaunatnes, jauna cilvēka, teiksim, tāda sevis pasniegšana, tāda diezgan lecīga, kā jau vienmēr tas ir. Patiesībā ir diezgan interesanti, jo ar šo projektu mēs atsaucam atmiņā tādas visādas bērnības ainas un vispār lietas, kas bija agrāk, un mēs redzam patiesībā, cik ļoti viss ir mainījies. Jā, konceptuāli mēs atgriežamies atpakaļ 90. Pols – saldējums no īsta piena un saldā krējuma, kas pagatavots pēc 1971. gada receptes. Izbaudīt dabiskāko garšu. Pols – mīļākais kopš bērnības.